Šitas ļoti daudziem nepatiks. Tas, ko es tagad teikšu. Mīlestība nav par tauriņiem vēderā. Mīlestība nav par to kaisli. Īsta mīlestība nav nekas par to emocionālo stāvokli, cik ļoti tu esi sašūpota tajā brīdī, kad tev šķiet, ka tu mīli un tu esi ļoti iemīlējusies. Šie tauriņi vēderā, šīs emocionālās šūpoles, ja, tas nav nekas cits, kā tavas bērnības traumas tiek uzceltas, paceltas augšā. Lai pareizāk pateiktu un izteiktos, tas pamodina tavas bērnības traumas. Un šādās attiecībās, kur kaisls sit augstu vilni, tu nekad nepārstāsi pierādīt tam otram, cik laba tu esi, un kad tu esi ļoti laba, un kad tevi vajag mīlēt. Tu nekad nepārstāsi pierādīt tam otram cilvēkam, kad tu esi vērtīga diezgan, kad tu esi tas cilvēks, kuru var mīlēt. Tās ir mokas, mīļie, tās nav par mīlestību. Īsta mīlestība ir mierīga. Tur nav šīs te šūpoles augšā lejā, tur nav šīs nenormālās emocijas, gan ļoti labi, gan ļoti slikti. Īsta mīlestība ir par būšanu cilvēkam blakus bez maskām. Tu vari atļauties novilkt šīs te maskas, kuras tu spēlē ikdienu, pilnīgi visur, darbā, dārziņā, es nezinu, tur veikalā, vēl tur kaut kas tur jādara cilvēkam. Mājās ar šo cilvēku blakus tu vari būt tu pats. Un tad, kad tu esi tu pats, tad dvēseles sarunājas. Un tā ir tā īstā mīlestība, ka tu otru cilvēku klātbūtnē vari būt tu pati, netēlojot pilnīgi neko. Un šis otrs cilvēks tevi pieņem visos veidolos, jebkādās emocijās un ļauj tev būt. Tā ir īsta mīlestība. Vispārējais ir traumas. Tās vajag izstrādāt. Nāc pie manis, piesakies uz bezmaksas konsultāciju un sāc veidot īstas, foršas, labas attiecības, kur valda mīlestība, nevis traumas. Lai tev forša diena!